Vai tu ievāc balandu savā ārstniecības augu aptieciņā? Es domāju, ka daudzi paiet balandai garām, jo tas ir kaut kas tāds necils, varbūt nekad nav pievērsta pienācīga uzmanība, bet šobrīd ir tas brīdis, kad varētu pievērst uzmanību balandai. Jūs redzat, veidojās šīs te sēklas, un tās ir ļoti, ļoti vērtīgas. Balanda uzturvielu ziņā ir līdzvērtīgi, varētu teikt, tā kā griķi, tā kā amarants, satur, tā teikt, dabīgās olbaltumvielas, kuras ir ļoti noderīgas mūsu organismam, jo mēs, diemžēl, ar uzturu nevienmēr uzņemam pietiekošu daudzumu. It īpaši arī, ja mums ir kādas vēdera problēmas, līdz ar to mums ir uzsūkšanās kaut kādi traucējumi, tad noteikti mēs varam pievērst uzmanību balandai. Šis ir tas brīdis, kad mēs varam šos te sēklas savākt, sažāvēt, pievienot dažādiem smūtijiem, pievienot tur jebkuram ēdienam vai vienkārši samalt pulverītī un lietot kursa veidā arī pulverītī. Ja tevi interesē kaut kas vairāk, ko mēs vēl šajā aktuālajā periodā, jūlija izskaņa, augusts, vēl varam ievākt no ārstniecības augiem, ko vēl var paspēt izdarīt, kā tas ierakstās mūsu ārstniecības augu aptieciņā, tad laipni lūgta 29. jūlijā būs sarunas Zoom par ārstniecības augiem. Tā nebūs lekcija, tas būs aktuālie akcenti, kam pievērst uzmanību, kas varbūt būtu svarīgākais no šī te konkrētā auga, un arī iespēja uzdot savus dažādos jautājumus. Mums būs sarunas, diskusijas, tāda jauka Zoom tikšanās. Dalība ir brīvs ziedojums, kā sirds vēlās. Domāju, runāsim kādu stundu. Pēc tam būs arī ieraksts, tā kā laipni lūgti.